Labrīt, labrīt, labrīt. Tātad mans mazais nelielais eksperiments un tests saistībā ar likteņa spoguļu matricu. Nolēmu, ka jāpamēģina jāpasako dienu enerģētikai caur likteņa matricu, caur enerģijām, ko tad tā mums varētu nest un rādīt, un ātri uztaisīju kādu mazu prezentāciju arī skatāmā veidā, lai tikai nav jāklausās, lai jums ir interesanti un man pašai interesanti. Drīzāk droši vien man pašai interesanti ir šis process, bet aicinu jūs kā vērotājs manos eksperimentos, kā es nokļūstu pie savām atziņām vai kā es lūkojos uz dzīvi. Šis ir viens no veidiem. Gribās teikt, šī ir tā teorija, bet praktiski dzīvē es lūkojos uz dzīvi jau un mācos caur cilvēkiem. Nu, lūk, tas bija īsais ievads, tātad likteņa spoguļu matrica, neliela PowerPoint prezentācija, lai arī interesantāku, un šodienas dienas enerģētika, tad kuru mēs, kur es jums vēlos parādīt. Kā šodiena varētu izskatīties? Tā. Sataisīsim skaisti visu rāmītī, lai viss ir redzams un saprotams. Nu, lūk. Tālāk. Vajadzētu būt. Nu, lūk, likteņa spoguļu matrica. Tātad jūs jau daudz zināt, kad es jau ar šo darbojos un darbojos jau neatceros 3. gadu, vai ļoti daudz cilvēku ir skatīti un ļoti daudz enerģijas cilvēkos caur mani gājušas un paldies Dievam, kad gandrīz visu arī, kad apskatu, es aizmirstu. Nu, lūk, bet par šodienu tātad. Šodienas enerģētika. No sākumā neliela ieskata, ja, kā tad likteņa matrica izskatās. Tā tad ejam pa virsotnītēm. Pirmā virsotne cilvēkam tad ir dzimšanas dienas, kur potenciāls, tad otrā domu gājiens, trešais mēnesis, kas ir apziņa, tad šī virsotne ir iekšējās sajūtas, kas mums ir tā kā, nu, ko tā kā tu jūti, bet reizēm tā kā notici vai nenotici. Dzimšanas gads, kas tiek rēķināts, tas ir tad atspoguļojas kā mācības stundas, ir pieredzes, tad ir emociju māja, tad ir jaunās pieredzes gūšanas māja un rīcība, kāda ir raksturīga mums. Tātad arī mācoties pie manis, mēs izējām cauri visām šīm virsotnēm. Un centrā ir kvadrātu summa no viena kvadrāta un otra, kas veido to dvēselītes lomu un esenci, kur arī parādās dzimtas spēks un arī iekšējais resurs, ko sabiedrība no mums vēlas redzēt un prasa, un kā tas viss kopā tad veidojās. Nu, tāda izskatās tas skeletiņš tai matricai. Un tad tur attiecīgi rēķinot ieiet jau skaitļi. Nu, lūk, un tad šodiena. Uzreiz jau runāju par šodienu. Tātad šodien ir 3. datums, 3. dienas enerģētikā, kā es teicu, saimniece, imperatore, auglība, tātad matērijas pasaule, matērija, materiālā pasaule. Kāda loma tad mums šeit ir vīriešiem? Tas arī varētu būt kā vīrietim, jau nenozīmē, ka viņā nav šī sievišķā enerģija. Tātad kā viņš izpaužās, kā viņā šī sieviete izpaužās, kā saimniece, kā ideju kaut kāda, kā jaunas idejas var arī ienākt viņa dzīvē, piemēram, ja, tas jau nav vīrietis vai sieviete, tad arī šī te labklājības, auglības enerģija. Ja 3. datumā ir dzimis vīrietis, ja, tad viņai ir šī sievišķā enerģija, kas viņam dod īstenībā tādu iespēju sajust sievieti, saprast, ko sieviete vēlas, ko sieviete domā. Nu, tad tam vīrietim drusku jāstrādā ir pie šīs vīrišķības, ja, stiprināšanas, pie vīrišķās enerģijas stiprināšanas, bet es zinu, ka daudz vīrieši, kuriem ir šī 3. enerģija, un viņi ir ļoti, ļoti superīgi draugi sievietēm. Bet, nu, pāriesim pie dienas enerģētikas. Tātad trīnieciņš. Dienas potenciāls, ja, tātad, kā jau es arī savā ierakstā teicu, viss, kas saistās ar idejām, ar jaunā ienākšanu dzīvē, ar jaunām idejām, ar materiāliem resursiem,
ar varbūt kaut ko jaunu, sākt jaunu projektu vai kādu ideju realizēt šodien. Un varbūt kaut kāda iespēja nopelnīt materiālajā resursā kādu naudu un kādu nāk, teiksim, atvērt kādu jaunu ienākumu avotu. Tā kā viss, kas saistīts ar materiālo un auglību. Tā drusku paņemšu papildus špikeri grāmatu. Protams, kad arī katrai enerģijai tā man ir grāmata, oi, tā, man ir grāmata arī, kas ir par ai, laikam neredzējis, jā, tā tad arī par izpausmēm, par drusku pašpikošu, jo ir katrai enerģijai plus izpausmes un mīnus izpausmes, jā, un tad tās mīnus izpausmes šodienā, kas varētu būt, tās mīnus izpausmes ir varbūt tāds valdonīgums, kontrole pār tuviniekiem, kaut kāda spiediena izdarīšana uz tuviniekiem, pacietības trūkums, pārmērība, ieciklēšanās varētu būt uz ārēju izskatu, uz materiāliem labumiem pieķeršanās. Jā, šeit ir ļoti svarīgi trīnieciņam šodien, jā, ja mēs domājam par materiālo pasauli, viņam saknītie ir 22. enerģija, kas tā kā aicina, nu, lai tevī arī šie materiālā pasaule, viņa ir laba, bet nepieķeries, jā, esi brīvs, ka jebkurā brīdī ka tev ir tas balans, ka tu saproti starp šo ka tas materiālais, viņš palīdz mums šeit uz zemes būt, bet tas ir laicīgs, jā, bet dvēselīte un tas jau ir pārpasaulīgs, jā, un šeit uz zemes dzīvot mums vajag to materiālo, jā, bet tā kā nepieķerties tam, tas ir tādā domā, jā, kad visu laiku nekalpot naudai, nekalpot mājai un materiālajām lietām, jā, tās tev palīdz augt uz augšu, bet nekalpo šīm te materiālajām lietām. Te vēl jāpaskatās, ir arī attiecības ar šodien, jā, var uzpeldīt attiecības ar māti, ar sievietēm, ar dzimtas sievietēm, jā. Šodien, ko es izdarīju šajā saistībā, uzreiz padalīšos, tātad ejot savu rīta pastaigu, man ienāca uzreiz sajūtās ka man jāparunājas ar dzimtas sievietēm un jāpalūdz viņām spēku. Un arī vīriešiem, dzimtas vīriešiem caur tēva līniju. Un tad es šodien lūdzu tā, pastāstīšu, padalīšos, varbūt kāds no jums arī to vēlas izpildīt. Tātad dzimtas sievietēm es šodien palūdzu, lai man pie kreisā pleca, tātad kreisā puse, kas ir sievišķā, lai nostājās šodien visas manas stiprās dzimtas sievietes, kas ir bijušas saimnieces. Stiprās, viedās, dzimtas sievietes, kas bijušas saimnieces. Un tad es jūtu, ka viņas nav daudz, bet viņas nostājās ļoti spēcīgi. Un tālāk es palaidu vaļā un sāku vērot savas ķermeņa reakcijas. Pirmais, kas man bija, sāka paplašināties lauks. Es sāku žāvāties, es sāku smieties. Pēc kāda brīža es apraudājos ar šīs enerģijas, jo tad, kad paplašinās lauks, tad nāk ārā arī mani emocionālie tādi bloki un emocionālie, viss, kas ir tā kā tajos tāds saspies bijis, jā. Un es sajūtu spiedienu kaklā, sajūtu spiedienu saules spinumā, plecus gribējās iztaisnot, galvu atbrīvot, ka es žāvājos, man likās, ka es žāvājos tikai tā, jā, žoklī, bet es žāvājos ķermenī visā, jā. Jo tad, kad man nāk vaļā tie sasprindzināti, tad es mēģinu žāvāties ķermenī, tā kā, zin, tā arī sajūta, ka ne žāvājas kakls, bet tā kā man zivīja, ka žaunas, un tad arī te atnāk vaļā, te es žāvājos caur kaklu, caur ķermeni, caur muguru, jā, kad tas ķermenis žāvājoties pa čātā. Viss ķermenis, jā, nu, lūk, un tad caur šo dzimtas sievietēm es pilnīgi sajūtu, kā paplašinās mans lauks, kā ienāk tāds mans spēks, un apraudājos, un tad. Un tad es lūdzu, lai nostājās man pie labā plēta dzimtas vīrieši caur tēva pusi. Un tad ir interesanti, ka dzimtas sievietēm man ir tāda ļoti, gribās tāda jaudīga zemes sievietes enerģija, jā, tādas zemes sievietes. Savukārt maniem dzimtas vīriešiem es lūdzu, lai nāk šie viedie, sirdsgudrie saimnieki, spēcīgie, kuri vispār īstenībā bija vēl mazāk, bet man atnāca ļoti, ļoti tāds mans, nezinu, kas viņš jāsaka tā viedais dzimtas vīrietis, ļoti, gribās teikt, sentēvs, jo ļoti sentēvs, un atnāca tāds slāviskas izcelsmes, slāviskas izcelsmes, ļoti sirms, tāds vieds, gudrs vīrietis, sensis, jā, nezinu, kā viņas vēl pareizāk nosaukt.
Un es no viņa, es arī apraudājos no viņa gaišuma, no vieduma, no gudrības, no tāda mīļuma, no tādas gaismas, kas nāca no viņa. Un tieši tas slāviskais, jā, nāk. Tātad es zinu, ka man ir kaut kur šis slāvu, šis atzars un spēcīgs. Jā, krievu valoda ir vispār man arī tāda ļoti īpaša attiecības. Nu, lūk, un tad es palūdzu arī viņam svētību un enerģiju, un tad, kad es to visu sevī tā kā ļāvu integrēt, iziet šīm sēltām caur ķermeni, tad es pateicos no sirds pateicībā maniem senčiem, manai dzimtai par stiprinājumu, par enerģiju un sūtu atpakaļ savu mīlestību. Tas bija tāds mans rīta vingrinājums pastaigā. Nu, lūk, un tas saistīts, kāpēc to stāstu, tātad ar dienas enerģētiku, ar saimnieci, ar spēku, ar dzimtu, jā, viss tomēr paskatīties tālāk. Nākamais, 12. enerģija, tātad aplītis, šis te ir domāšanas virziens, domāšana. Domāšana šodien var mums iet caur 12. enerģiju, kas ir radošums. Radošums, citādais redzējums un noteikti došana un saņemšana, jā, tātad kā es dodu un kā es saņemu līdzsvars. Jā, jā, tā pašā laikā kreativitāte, kalpošana kaut kādā veidā cilvēkiem, bet tad mēs varam dot tad, ja mēs esam paši piepildīti. Tātad domās, ja ir šis radošums, ja mēs kaut ko vēlamies cilvēkiem dāvāt, dot vai paskaidrot, tad attiecīgi arī šodien mācāmies ņemt, ja mums kāds dāvina, saņemt šo dāvanu pateicībā un priekā un tiešām tādā mīļumā un pieņemt pasauli kā Dieva dotu, skaistu, brīnišķīgu, tikai izprotot tās likumus un dievišķos likumus, mēs sāksim dzīvot mierā un harmonijā. Tātad 12. enerģija, apziņā, 9. mēnesis, septembris. Jā, tātad, ko jau es teicu, 9. mēnesis, septembris dod mums šo vieduma un viedā enerģija, kas arī ir, kas savā ziņā 12. enerģija ir saknīte, lai 12. enerģija būtu stipra, jā, šis te radošums, kreativitāte, tad mums ir saknīte šī 9. enerģija, viedais, viedums, dabiskā gudrība, mirdzums, dziļums, vārda spēks, jā, zināšanas. Tātad šis ir apziņas mēnesis, apziņa. Apziņa, viss, kas ir apziņā, šeit augšā, jā, atvērumā mums. Cik mēs ielaižam apziņā, cik mēs esam atvērti, cik mūsu apziņas kanāls ir elastīgs, kā mēs filtrējam informāciju, kas mums nāk, jā, tātad viss, kas saistīts ar apziņu, ticība sevi, intuīcija, vārda spēks. Sajūtas 18. Sajūtas, tātad viss, kas saistāts ar gaišu jušanu, gaišu sajušanu. Šodien sajūtās mēnesis enerģija, magnētisms, noslēpumainība, intuīcija, jušana, jā, tātad ieklausīties sevī. Var izcelties bailes, var izcelties arī varbūt kaut kādas nedrošības par sevi vai ticība sev, bet šodien ir svarīgi sajūtām, ticēt, jā, tai, ka te var, protams, iznākt, bet pozitīvi mēģināt šajās sajūtās dabūt to pozitīvo domāšanu, pozitīvos uzstādījumus, pozitīvo, jo, nu, tā domu materializēšanos notiks tā, kā tu šodien dari, jā, viss ir darīšanā. Šodien viss, kas mums tur augšā, jo 18. enerģija ir gara pasaule, viss, kas augšā, šodien sazemējam šeit uz zemes izdzīvojam, jā. Tālāk, mācības šodien, mācības 9. tātad gads 2025 kopsumā do devītnieku mācības. Šodien var iet caur 9. enerģiju, 9. enerģija, 9. enerģija, viedums viedais, ja, kas jau bija arī apziņas tajā mēnesī, viedums viedais. Mācības šodien varētu nākt drusku arī varbūt caur tādu iet pasaulē, uzdrošināties, būt pašam, ja runāt pašam. Nevis ietekmēties no citiem, bet beidzot tā kā tam vietējam, dalīties savā pieredzē, nebaidīties dalīties pieredzē. Varētu arī būt varbūt kaut kādi jautājumi, kas saistās ar tā kā sevis norobežošanos, ar tā kā tādu varbūt vientulību vai varbūt pārdomas par to, jā, cik es esmu atvērts, cik es neesmu atvērts, cik es esmu varbūt vientuļš vai neesmu, cik es uzticos pasaulē vai neusticos.
Varbūt jūsu dzīvē ienāk kaut kādi cilvēki, ar kuriem, nu, tur varbūt kaut kādas attiecības nav bijušas nokārtotas, kur jūs nesat viens otru varbūt sapratuši vai kaut kas nav izrunāts. Varbūt šodien var parādīties arī tāda. Nu, skatāmies, varbūt, lai nav tāda augstāka vērtēšana sevis par citiem, varbūt kaut kāds aizvainojums var atnākt, jā, ka tu varbūt neesi kaut ko, kaut kādā ziņā bijis novērtēts. Nu, kaut kādas tādas mācības stundas ar to vientulības enerģiju. Trīnieks, tātad emociju māja, trīnieciņā emocijas. Kas tad mums ar saimnieci imperatoru šodienas enerģijām, kas mums varētu būt ar emocijām? Tā, tūlīt paskatīsimies, emociju. Tā tad emocijas. Tā tad emocijas, tūlīt paskatīsimies. Kas tad? Tā neesmu sagatavojis mājas darbu. Tā tad emocijas. Kaprīzums tāds, nevīžīgums varbūt, vēlme komandēt visus, nav laipnība, nav iecietība, bet tieši otrādi var pat kaut kāda tāda, negribās teikt, vēlme aprunāt vai dusmiņa, bet arī tas varētu nākt ārā, nu, kaut kāds tādas neforšās lietiņas, jā. Un neiecietība arī, neiecietība varētu nākt ārā. Nu, emocijās nav skopums, emocijas ir kaut kas cits, jā, bet tas vienkārši tādas vairāk, kas, nu, parādās tā kā tāda neapmierinātība, jā, varētu būt arī tāda neapmierinātība ar sevi, ja tāda neiecietība. Jaunā pieredze, vai tieši otrādi atbalstošums, tāds atbalstošums, empātija, līdzjūšana, jā, emocijās, prieks, gandarījums. Jaunā pieredze šodien izaicinājumi, tātad paplašināšanās. Jaunā pieredze šodien varētu būt kaut kas ar paplašināšanos, ar savu robežu paplašināšanu, iekšējo, ārējo robežu paplašināšanu, pāriet, dot, tā kā, nu, jā, iziet tādā vairāk lielākā mērogā, vai nu caur to darbu, varbūt kaut kādi, nu, ziniet, uz parastu, nu, tā darba strādā, varbūt kaut kādi pienākumi nāk, kas tad tā kā palīdz vairāk paplašināties. Varbūt tu iekšēji kaut ko sajūti, ka tev rodās tāds paplašinājums, kaut ko sevī atver jaunus apvāršus, jaunus horizontus. Mm, Varbūt šodien tu pēkšņi sajūties vienotāks ar pasauli, varbūt rodas vēlme apgūt kaut ko tādu. Nu, var sakot, jāpārvar šodien ir bailes no paplašinājuma. Jā, ja tevi kaut kur virza, nu tad mēģini tam arī tā kā uzticēties un mēģināt virzīties tālāk, pārvari to noslēgtību, atļaujies sapņot un realizēt savus sapņus, esi aktīvs. Ir arī par pasaules pieņemšanu, jā, tātad pieņem pasauli var būt dažāda. Apvienot to, ko redzi sadrumstalotu vai izkaisītu, jā, tādā vienā veselumā šodien mēģina ieraudzīt savas lietas veselumā. Un sestā enerģija, rīcības enerģija šodien ir par to, ka tātad rīcībā sestā enerģijas komunikācija, skaistums, attiecības, beznosacījuma mīlestība, izvēles, jutekliskuma enerģija rīcībā, tātad sajūti, ja, to pasauli, komunicē ar cilvēkiem, atrodi kopīgu valodu ar citiem, esi pieklājīgs, esi laipns, ja ir kaut kādi konflikti, mēģini šos konfliktus tā kā diplomātiski izlīdzināt, ja, tā ir komunikācijas prasme. Caur skaisto, caur izsmalcinātību varbūt, ja tie, kas šodien veido kaut kāds vizuāls materiāls vai reklāmas materiāls, caur skaisto, caur estētisko, caur skaistām lietām, caur šodien īpašu uzmanību ārējām formām, labai gaumei. Sastā enerģija arī ir dažreiz par to, ka cilvēki domā, ko par mani padomās, ja? Šo ņemam nost, jebkurš par jums kaut ko padomās, un es kā vienmēr saku, padomās un aizmirsīs, jo cilvēkiem mēs esam paši svarīgi. Tie, kas domā par jums pārāk daudz, tiem nav savas dzīves. Tātad šodien komunikācija, attiecības, jūtekliskums, skaistums,
Ja, māju var padarīt šodien skaistāku, pasauli skaistāku. Koncentrējies uz savām un citu cilvēku pozitīvajām īpašībām, pieņem šo dualitāti, jā, šo vīrišķo, sievišķo, un šodien galvenais, jā, šodien sestās enerģijas, visskaistākais vadmotīvs ir mīlestība. Vienalga, kādā izpausmē tu to redzi. Es tagad nerunāšu par zemākām, par augstākām, par sazin kādām, bet mīlestība tur, kur tavas sirds šodien dzied, tas tu caur to rīkojies, jā, šodienas degvielu mīlestību rīcībā. Nu, lūk, izgāju cauri visai matricai, ātri arī pastāstīšu par centru. Tātad centrs ir šeit, tas ir abu kvadrātu summa, 6 iekšējais resurs, tātad šodien sabiedrība prasīs no jums miedarbībā šo sešinieku, kas arī atbilst rīcībai, jā, skaistums, pozitīvisms, tāda apzināšanās savu iekšējo un mīlestības enerģiju un diplomātiskumu. Dzimtas spēks ir 12. Tātad 12. dzimtas spēks, dzimta dod šo spēku, dot pasaulē to savu laipnību, žēlsirdību, vairāk apzināties, paskaties, lai tu pārāk nekalpo varbūt arī savējiem tieši, lai tu neādot, kā es saku, pēdējo, jo 12. ir par kalpošanu žēlsirdīgās medmāsiņas un skaties, cik ir tavs resurs, ja? Kā es teicu, es šodien palūdzu stāsta vidū, kā es palūdzu dzimtais spēku, lai es iedvesmotos un šodien varētu jums dalīties tālāk ar savu spēku un zināšanām, ja? Tā kā dzimta. Kopā kodoliņā dod 18. enerģiju, tad dienas esencija, kodolā ir intuīcija, kas var izcelt bailes, nedrošību. Intuīcija tad ir mēnesis enerģija, ko es teicu, kas ir arī sajūtās. Šeit mēs jau liekam kopā, jā. Tātad sajūtās var izcelt intuīciju, nedrošību, bailes, kaut ko neatstrādāt, un tāpēc 18. enerģija ir par šo smalkjušanu, par pozitīvo domāšanu. 18. enerģija ir domu materializēšanās, un tāpēc vienmēr saka domā, ko domā, jā. To savu domāšanu trenē pozitīvi, izdosies, varēšu, zināšu, ļoti mēģinam iztēloties, ļoti liels domu spēks, ja, šodienas enerģija arī. Un tā vibrācijas rinda, par ko es arī stāstīju, mums parādās trīnieks, tātad materiālā pasaulē, materializējam lietas, domu mājā 12. enerģija ir gara pasaule, strādājam ar savu iekšējo varēšanu, nevarēšanu, radošumu, ja, ticību sev. 9. enerģija apziņā arī no dvēseles pasaules, atkal dziļums, jā, iekšiņa. Sajūtās jau 18. enerģija, kas ir no gara pasaules, mans gara spēks, gara stiprums, domu materializēšanās, ticēšana sev, intuīcija stiprinam. Mācību stundas ir no dvēseles pasaules, tātad vai no ar sirds sāpes vai ar vārtiņiem, sirds vārtiņiem, kas ir aizvērti, atvērti. Emocijās ir no materiālās pasaules, komunikācija ar cilvēkiem, kā mēs paužam emocijas. Jaunā pieredze šodien var būt atkal caur gara pasauli, kādus vārtus mēs atveram, cik plaši uzdrīkstamies iziet pasaulē. Rīcība ir caur 6. enerģiju, caur materiālo pasauli, materializējam, radam skaistu, daram skaistu, jā, nu lūk. Tāda ir šodienas enerģija. Īsumā gribās teikt, lai mums šodien visiem labi klājas un lai labiem cilvēkiem ir labas domas. Un ja jums šis garais stāstījums noderēja, es patiesi būtu priecīgi, ja vienalga atstāt komentāru šeit vai Facebookā. Bet šo es vairāk daru priekš sevis, tas ir tāds eksperiments, bet esmu pateicīga, ka varu arī dalīties ar jums. Nu, lūk, tas bija tāds īsais ieskats. It visā, ko es daru, kas man sagādā prieku, un lai mums šodien visiem labi klājas. Un nesolu, ka katru dienu būs šis ieskats, jo tas man prasa arī laiku no mana dārgā laika. Man ir vairāki darbi un nodarbošanās, ko es daru. Līdz ar to katru dienu un tā sistemātiski nesanāk vairāk sajūtu un impulsu veidā, jo, bet ņemat par labu, lai mums visiem izdodas viss skaistākais, kas mums var izdoties, un uz tikšanos kādu nākamo reizi.